Tā, bļāviens, es atveru kameru, man pat īsti nav ko teikt. Zini, dažreiz ir tādas dienas, man viņas kaut kā bieži sanāk ir pirmdienās. It kā viss tā kā normāli, bet es apzināti pirmdienas, sev taisu tādas vieglākas. Tur šodien biju uz manikīru, labi paskatos kādu webināru, viss tā kā mierīgi. Bet tā sajūta, ar kuru es pamostos, viņa atkal ir klāta. Un es saprotu, tas nav, nezinu kas. Es zinu, ka tas atkārtojas. Tā ir sajūta, ka sākusies jauna nedēļa, kaut kam vajadzētu kustēties uz priekšu, bet kaut kas mani personīgi tur atpakaļ pie vecā. Un tad es sāku sev galvā skaitīt, ko es vēl neesmu izdarījusi, kur es vēl neesmu pietiekama un pilnīgi aizmirst paskatīties uz to, kas man jau ir, ka man ir veseli bērni, ka man ir brīvība plānot savu dienu, ka man ir vispār dzīve, ko baudīt. Bet tā sajūta, tāpatās viņa ir klātesoša. Un gribētos jau sākt domāt, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Nē. Tas ir ļoti tāds konkrēts zemapziņas mehānisms. Tā nav slinkuma sajūta. Tā ir tāda iekšējā spriedze starp es gribu vairāk un es joprojām dzīvoju vecajā programmā. Jo zemapziņa, viņa mīl to pazīstamo. Pat ja tas pazīstamais patiesībā nav tas, ko es patiesībā gribu. Un pirmdiena viņa vienkārši to ļoti labi izgaismo. Jo tas ir tāds simbolisks jauns sākums priekš manis, kur vecais un jaunais saduras. Un man te tādi 3 ieteikumi, tādi praktiski, ko darīt. Pirmais, nosaucu vārdā, nevis tā kā bēgu no tās, kad parādās tā sajūta, es mēģinu viņu nevis kaut ko salabot vai kaut ko, bet vienkārši, labi, šī ir man atkal tā vecā programma, kas mēģina man noturēt drošībā. Tajā brīdī es jau automātiski, es izkāpu no automātikas. Otrais, ko es daru, pārfokusēju uzmanību uz to jau, kas man ir, bet apzināti. Nevis vienkārši domāju pozitīvi, bet konkrēti. Uzrakstu vai pasaku 3 lietas, kas šajā dzīvē, šajā brīdī ir tieši tādas, par kurām es kādreiz tikai sapņoju. Jo tad smadzenēm tas ir tāds pierādījums, nevis tukša frāze. Un trešais solis. Es paņemu nost to spiedienu, jo tā sajūta nāk bieži no tā, kad ir pārslodze, kad man jādara vairāk, man jāsasniedz vairāk, man vajag vairāk. Bet zemapziņa daudz labāk reaģē uz vienu mazu skaidru darbību. Nevis mainīt visu lielo dzīvi, bet šodien es izdaru vienu lietu, kas man kustina uz priekšu. Un reāli tas tā palīdz tieši, kad es uzrakstu tos mazos soļus, ko es šodien izdarīšu, kaut gan man ir varbūt brīvāka diena, bet es tāpat uzrakstu par soļus, kas man ir jāizdara. Un tas ir tāds tā kā atvieglojums manām smadzenēm par to, ko es vispār šodien darīšu, ko es gribu savu lielo dzīvi un blablabla.